Modes šovā Vidzeme Fashion šogad publikai atklājās pavisam jaunas modes kolekcijas gan lieliem, gan maziem. Un līdz ar tām arī modeļi, kas tik lielas auditorijas priekšā tērpus demonstrēja pirmo reizi. Modes šova skatītāju ovācijas izpelnījās bērnu zīmola modeļi, kuriem līdzi just nākuši arī vecāki. Ļoti liels pārdzīvojums un piedzīvojums, un mums te visādi gāja dienas garumā, bet beigās saņēmāmies un viss labi izdevās. Vispirms bija bailīgi, bet liekas, ka tas ir ļoti bailīgi, bet īstenībā tas nav bailīgi. Un kā tev bija? Man ļoti labi. Kā šķiet, jūs varētu būt īstas modelis tā, kad pailgsieties? Jā. Modes šovs šogad noritēja avangardiski urbānā stilā vecā autodarbnīcā. Tas arī noteica pasākuma atmosfēru un tēlu. Pasākumā varēja iepazīties gan ar kolekcijām un zīmoliem, kas sevi jau pieteikuši Latvijas modes nedēļā un Rīga Fashion modes šovā, gan arī Latvijas modes jaunatklājumiem Agati Rubeni, Laimu Ūdri un Black Pit. Mēs jau otro gadu apmeklējam šo pasākumu, un mūs pārsteidz tieši vietas maiņa no kultūras centra uz šo angāru, kurš bija pārvērties līdz nepazīšanai. Un arī dizaineru priekšsumi bija ļoti dažādi, atšķirīgi, un tiešām interesanti bija noraudzīties uz to. Manuprāt, Valmierē jālepojās ar to, jo Vidzemes mākslinieki, arī modeļi, mēs, manuprāt, ļoti labi to izpildam, ļoti skaisti. Modes šovā demonstrēja ne tikai kleitas, mēteļus un dažādus jau šobrīd aktuālus apģērbus, bet arī ko vasarīgāku – peldkostīmus. Lai arī apmeklētāju vidū dāmu vairāk nekā kungu, uz modes šova 24 metru garās mēles vieta arī vīriešu pavasara-vasaras apģērbu kolekcijām. Es gribēju radīt tādā izteikti sportiskā stilā, bet nevis sporta apģērbu, bet ikdienai tādu jautru, krāsainu, dzīvespriecīgu ar humoru. Brīvu. Valmierā Vidzeme Fashion es esmu pirmo reizi. Tā kā, manuprāt, cik es redzēju no aizkulisēm, tad ļoti labi. Man liekas, tas ir labi, kad arī ārpus Rīgas notiek šādi pasākumi un ļoti vērtīgi. Tā kā es domāju, arī nākošais gadu būt šeit. Man patīk pašai tas, kad ir liels kontrasts starp vietu un to, ko tu rādi. Un tad, man liekas, arī fotogrāfiem ir patīkamāks darbs, ka tev ir mākslinieckā tās bildes sanāk. Neskatoties uz kraso pasākuma norises vietas un vides maiņu, jauno pavasara-vasaras kolekciju iepazīt gribētāju netrūkst. Atnākušie teica, ka šāda vietas nomaiņa pat ir iemesls, lai pasākumu garām nelaistu. Es sekoju līdzi, ka šie pasākumi vienmēr notikuši, bet pirmo reizi es apmeklējusi. Man ļoti patīkās, jo es vienmēr teikusi, ka Vidzeme ir viena liela galvaspilsēta. Un man ļoti patīk, ka Valmiera ir tas centrs, kas attīsta šo domu, ka mēs varam taisīt liels pasākumus šeit un nozīmīgus. Rīgā ir būts, Rīgā viss ir darīts, bet man liekas, arī visi pārējie arī cilvēki ir pelnījuši ārpus Rīgas kaut ko tādu redzēt. Īstenībā ir būts savā, kā lai saka, dizainera gados ir arī visādās vietās. Tā kā šis man nemaz nepārsteidza un nav tā netradicionālākā ir bijis, kur gandrīz vispār nav gaisma, kur ir šauri koridori un tur tā kā šis ir plaši, ērti. Vidzemes modes šovs Vidzeme Fashion norisinājās jau 8. gadu. Kopumā modes parādē apģērbu kolekcijas prezentēja 12 dizaineri.